Labvakar, mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti. Mēs iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzīvot un būt šajā pasaulē. Mēs Tev pateicamies par laiku, ko Tu mums dod, arī par šo vakaru, par Tavu klātbūtni tajā. Un mēs Tev lūdzam, palīdz mums nolikt malā visas pārējās domas un savu uzmanību pievērst tam, kas ir mūsu dzīves īstais uzdevums un mērķis un piepildījums. Iepazīt Tevi, domāt par to, kas mēs esam un ko mēs šajā pasaulē daram. Palīdz, Kungs, ka mēs atkal šajā vakarā varam pievērsties Tev un piedzīvot Tavu tuvumu. To lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Mīļie draugi, kā jau parasti mēs arī šajā vakarā iesāksim ar kādām pārdomām, un šodien man atkal ir diezgan daudz viskaut kas, ko es gribu teikt, tāpēc es mazliet pieturēšos pie savas papīra lapiņas vairāk nekā citas reizes. Un tas, par ko es īstenībā gribu runāt, tas kļūst skaidrs tikai nosacīt noslēguma daļā līdz galam. Un tas būs saistīts ar to, kā meditācija var būt ļoti nozīmīgs instruments gan mūsu, gan arī visas sabiedrības dzīvē. Uz to man uzvedināja kāds jautājums, ko mēs arī pagājušajā reizē pārunājām. Bet sākšies ar to, ka viena no galvenajām prasmēm, kuru mēs meditācijas laikā esam aicināti pilnveidot, ir viena ļoti svarīga lieta. Proti mēs mācamies nepieķerties savām domām, bet tās atlaist un, kā bieži meditācijas literatūrā mēdz teikt, tās vērot. Vērot savas domas. Tā, protams, ir tāda simboliska vai metaforiska izteiksmes forma, jo domas jau mēs nevaram redzēt. Bet runa ir par vienu ļoti interesantu lietu, ko ir vērts tā mazliet piefiksēt priekš sevis, ka pats process, tas, ka mēs domājam, mūsu domas vienmēr ir ļoti tagadnīgs process. Mēs domājam, kā reiz vienmēr šajā mirklī. Bet šīs mūsu tagadnīgās domas, kas šobrīd notiek, šo domu saturs visbiežāk saistās ar kaut ko, kas ir ārpus šī mirkļa un vietas. Mēs domājam, kā reiz pašlaik, bet domājam par kaut ko, kas bija vakar, vai būs rīt, vai būs kaut kur citur, nekā mēs šobrīd esam. Un tāpēc meditēt nozīmē mācīties tā vietā, lai mēs tā viegli dotos līdzi šiem domu pavadieniem, kur tie mūs aizved, mūsu iztēles plašumos, ka tā vietā mēs aicinam mūs mācīties pamanīt, kā šīs domas mūsos rodas, piefiksēt, par ko mēs domājam, bet pilnīgi neatkarīgi no konkrētā satura palaist šīs domas vaļā. Atgriezties pie tā, ko mēs varam uztvert un piedzīvot šajā mirklī. Un to parasti izsaka šī viena meditācijas vārda atkārtošana vai mūsu elpas vērošana, mūsos dzimst doma, bet tā vietā, lai mēs milzīgi tagad viņai ietu līdzi un iedziļinātos, mēs vienkārši piefiksējam, rekā, tāda lieta ienāca mūsu prātā, mēs atgriežamies atpakaļ pie šī mirkļa. Jo domāšanas procesu jau nevar apturēt. Bet tas, kas interesantā veidā notiek, ir, ka pamazām tiek mazliet mainīts mūsu domu saturs. No kādām šai brīdī ar acīm neredzamām lietām, kuras pastāv vienīgi mūsu apziņā, mūsu uzmanība tiek konsekventi pievērsta tam, kas ar mums notiek tieši šobrīd. Un tad izrādās, ka daudzas mūsu bailes vai bēdas vai citādas lietas, ko mēs sevī nesam, īstenībā nemaz neatiecas uz to mirkli, kurā mēs šobrīd esam. Bet tā ir viena mūsu apziņas spēle, kur mēs tik bieži baidamies no lietām, kuras varbūt nemaz nekad nenotiks īstenībā. Vai arī mēs bēdājamies par lietām, kuras sen jau ir pagājušas un kuras sen varētu atstāt aiz muguras, bet kaut kā savā apziņā mēs pie tā atgriežamies. Lūk, ja mums izdodas meditācijas procesā nonākt pie šī it kā ļoti vienkāršā, nepiespiestā tagadnes mirkļa, kurā mēs esam, pamanīt, ka mēs domājam šobrīd, kaut arī domājam par citiem laika un telpas mirkļiem, mēs aizvien skaidrāk varam pamanīt vienu lietu, kas ir tas atslēgas punkts, lai es ķertos pie tēmas, ka mūsu smadzeņu darbība
ir tikpat neatkarīga no mūsu apzinātās gribas, kā mēs to izjūtam, kā piemēram mūsu sirdspulksti, vai kā piemēram, nezinu, jebkura cita orgāna darbība, aknu darbība mūsu ķermenī. Tāpat kā sirds ir domāta tam, lai tā pukstētu, vai mūsu zarnas ir domātas, lai pārstrādātu barību, tāpat mūsu smadzenes ir domātas, lai tajās rastos un izzustu un atjaunotos un atkal pārveidotos dažādas domas. Mūsu smadzenes ir domāšanas aparāts. Tās ir pilnas ar idejām, vārdiem un tēliem, un tā vienmēr būs, kamēr mums būs smadzenes. Viņas būs pilnas ar šiem procesiem. Un mēs nevaram šo procesu apturēt, un ja kāds mums māca meditāciju šādi, tad, protams, tas ir pārpratums. Bet tas, ko mēs varam mainīt savu attieksmi pret to, kas mūsos notiek. Un ieraudzīt, ka tas tā ir. Ieraudzīt lietu reālo stāvokli un ar to sākt rēķināties. Nepārdzīvot lieki par to, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Necensties salauzt to, kas varbūt nemaz nav salaužams. Nu, lūk, un tas viss mani noved pie tā, ko es gribu šovakar padalīties. Es gribu šodien būt ļoti nejauks. Proti, es būšu ļoti liels plaģiāts. Plaģiātu taisīšu attiecībā par vienu ļoti interesantu filozofa Daniela Deneta lekciju, ko, ja kādam jums ir interesi, un ja jūs nojaušat, par ko es runāju, jūs varat atrast slavenajā TEDx ideju un šovu krātuvē, bet pārējiem, lai paliek. Tā doma ir tāda, ka šis filozofs Denets lasīja lekciju. Tas bija gandrīz jau pirms 10 gadiem, bet viņu vēl ar vienu var noskatīties, ja grib, kurā viņš runā par domām, idejām, tēliem mūsu prātā, kā par dzīviem organismiem. Un mēs esam pie šīs tēmas kādos no meditācijas vakariem atkal un atkal atgriezušies. Bet tas, kas man patika pie šīs Deneta lekcijas, bija viens pagrieziens, kur tad, kad viņš bija izstāstījis lietas būtību, viņš palīdz mums pēkšņi ieraudzīt, kāpēc šī lieta ir ļoti interesanta un svarīga mūsdienu kontekstā. Un tāpēc es tomēr pārstāstīšu šo lekciju lielā mērā, tur būs mani komentāri pa vidu, bet, ja jūs noskatīsieties Deneta lekciju, jūs sapratīsiet, ka es esmu plaģiāts caur-caurim. Proti, Denets sāk ar mazliet citu aspektu, bet tas, ko viņš dara, viņš atsauc uz vienu ļoti arī pazīstamu domātāju, radikālu ateistu, starp citu, un kristietības un reliģiju apkarotāju, Richardu Dawkinu, kurš jau 1976. gadā publicēja grāmatu, kas saucās Sautīgais gēns, un viņš izteica šajā grāmatā vienu interesantu ideju, ka, lai arī mēs jau ilgus gadu desmitus esam pieraduši pie evolūcijas teorijas, cik mēs katrs piekrītam, atkal cits stāsts, bet mēs esam pieraduši pie šīs teorijas, apmēram zinām, kā tā darbojas, mēs nemākam vai kautrējamies šo evolūcijas skatu, šo pieeju lietām attiecināt uz kādām citām dzīves un realitātes jomām, ne tikai uz bioloģisko attīstību. Ja mēs pārnestu šodienas piemēru, vai ne, mēs varētu teikt tā, ka mēs skatāmies uz zirnekļu tīklu, tad mēs saprotam, ka tas ir evolūcijas produkts, saka Denets. Bet, ja mēs skatāmies uz internetu, kas arī tīkls, vai ne, tad mums ir tā, mēs tā mazliet kautrējamies sacīt, ka tas ir tieši tāds pats evolūcijas produkts. Mums liekas, tur jau cilvēks ir pielicis savu apziņu klāt. Protams, Dawkins tobrīd nepazina internetu, viņš nerunāja par internetu, bet viņš izvirzīja tēmu, ko es esmu arī pieminējis meditācijas vakaros vairāk kārt, proti viņš izvirzīja tā saukto mēmu, vai man nezinām iemeslu dēļ šeit Latvijā kādreiz viņu sauc par mīmiem, mēmu teoriju. Un kas ir mēms, vai kas ir tā viņa koncepcija? Viņa koncepcija bija tāda, ka tieši tāpat, kā dzīvajā dabā evolucionāli attīstās gēni, kuri pilnveidojas un kombinējas, tieši tāpat tas ir ar mūsu sabiedrību vai kultūru, jo kas tad ir mēms? Viņš šo vārdu darināja no vārda gēns, un mēms, īsi sakot, ir kaut kāda, mēs varētu teikt, informācijas pakete mūsu prātā, kurai ir visas, un tas interesantais, visas dzīvajām būtnēm, piemēram, vīrusiem vai baktērijām, raksturīgas īpašības. Izrādās, ka evolucionē ne tikai fizikalitāte un mūsu ķermeņi,
evolucionē arī mūsu domāšanas sistēmas. Un šis filozofs Daniels Denets, viņš sāk savu lekciju ar vienu piemēru no dzīvās dabas, viņš atsaucas uz parādību, ko mēs varam novērot dažkārt pļavās. Ka, piemēram, jūs varbūt arī paši esat to redzējuši, mēs varam ievērot situācijas, kur kāda skudra rāpo augšā pa kādu zāles stiebru un spītīgi cenšas tur uzkāpt pašā augšā, un viņi tur krīt zemē, jo viņi nevar nostāvēt uz pašas smailes, vai ne, bet viņi spītīgi atkal rāpjas uz augšu. Tādas situācijas var novērot, un man šķiet, ka es arī pats esmu tādas redzējis. Un tad tas jautājums, interesantais, kāpēc skudra tā dara? Kāpēc viņi tur rāpjas augšā pa to stiebru un cenšas tur augšā noturēties? Kāds labums skudrai ir no šādas izturēšanās? Un izrādās, ka skudrai nav nekāda labuma no tā, ka viņi to dara. Izrādās, ka realitātē šo skudras rīcību nosaka īpaša baktērija vai parazīts, ja gribat, kas ieperinās, iedomājieties, skudras smadzenēs. Jūs varat tā iedomāties, skudras smadzenes, vai ne? Un tad tur ieperinās šis te vīrus, šis te parazīts, pārņem šīs smadzenes, būtībā apēd viņas. Kā rezultātā, lai cik tas neliktos dīvaini, šī skudra sāk izturēties šādi. Viņi sāk kaut kur rāpties, bezjēdzīgi kāpt augšā. Kāpēc tas tā notiek, ir, ka šiem parazītiem, kas tais skudras smadzenēs ieperinās, lai tie varētu vairoties, ir nepieciešams nonākt lielopu vai citu zālēdāju vēderā. Tur ir tā īstā vide. Un, kā viņš skaisti teica, tas, ko šie vīrusi dara, viņi izmanto skudru kā džipu, lai viņā iesēstos un uzbrauktu augšā par šo skaisto stiebru, kas strauji palielina iespēju, ka tiešām kāds lopiņš to zāli, visu to skudru apēdīs, un līdz ar to arī šis parazīts nonāks kāda lopa vēderā. Tāda interesanta dabas parādība. Diezgan šausminoši, vai ne? Kāds atnāk, apēd tev smadzenes, tu sāc līst uz augšu, lai tevi arī apēd, un tur kaut kas notiek, vai ne? Cik labi, ka ar mums cilvēkiem tā nenotiek. Ka ar mums tā nav. Un tad slavenais filozofs, tas neesmu es, nekāds naids no manas puses, Denets saka, jā, bet vai jūs zinat, ir tāds vārds islām. Un šis vārds nozīmē tiešā tulkojumā nodošanās. Islams tiešā tulkojumā nozīmē nodošanās. Doma, protams, visuvarenā Allaha, Dieva rīcībā. Un jūs jūtat, vai ne, šo ateistisko bišķiņu piesitienu tai visai sarunai. Bet tā doma ir tā, jā, viņš saka, ka cilvēku smadzenes parasti saēda ne jau tārpi vai parazīti, paldies Dievam, tā parasti tiešām nav, bet mūs mēdz pārņemt noteiktas idejas, kuras pakļauj cilvēku. Tāpat kā pieminētais parazīts pārvērta skudru par savu džipu un interešu vergu. Un tad viņš saka, pagaid, bet varbūt tā ir ļoti reta situācija, kad cilvēku prātā ienāk kaut kādas idejas, kas viņus pavērcina. Bet viņš saka, nē. Ja mēs tā nopietni jautājam, kas tad ir tās idejas, kuru vārdā cilvēki ir bijuši gatavi un ir gatavi mirt, ja tā skudra jau tur nav tāda dzīvotāja pēc tam, vai ne? Viņi jau iet nāvē. Mēs varam konstatēt, ka ir vesela virkne ideju, kuru dēļ ir vērts mirt vai tiek uzskatīts, ka to dēļ ir vērts mirt. Un tādu nav mazums. Brīvība, taisnība, patiesība, komunisms. Ir cilvēki, kas ir miruši komunismu vārdā. Kapitālisms un cīņa ar komunismu. Ir cilvēki, kas ir miruši tā vārdā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir bijuši gatavi mirt savas reliģiskās pārliecības dēļ. Varbūt arī kādi ir bijuši gatavi sadegt uz stārta savas ateistiskās pārliecības dēļ. Ir ļoti daudz dažādu ideju. Katrs no šiem virsrakstiem ir pulcējis cilvēkus, kuri ir bijuši gatavi ziedot savu labklājību, savu laimi, savu ģimeni, vienalga iespējamo ģimeni, lai varētu noteiktas idejas izplatīt. Lūk, kāpēc tā skudra lien uz augšu ir, lai tas parazīts varētu nonākt tur, kur viņam ir jānonāk. Un Denets saka, situācija ir līdzīga šai parazīta invāzijai. Parazīti, piemēram, nespēja dzīvot ārpus savu saimnieku ķermeņa.
Tieši tāpat arī mūsu smadzenēs mītošajie mēmi vai šīs idejas, kas mums ir jādara un kādiem mums ir jābūt, tās nevarētu izdzīvot bez mums cilvēkiem, bez tām smadzenēm, kurās tie mājo. Bet vienlaikus, kaut arī tie nespēja bez mums izdzīvot, tie ir spējīgi, vārda burtiskā nozīmē, iedzīt nāvē savus saimniekus. Tieši tāpat kā parazīts kādreiz izsūc dzīvo organismu tik ļoti vai tik ārkārtīgi dīvaini modificē viņu izturēšanos, ka tas vienkārši iet bojā. Un jau Dawkins un, protams, daudzi citi ir norādījuši, ka lielākā daļa no cilvēku kultūras miedarbības, no tā, ko mēs saucam par kultūru un komunikāciju, kas notiek cilvēku starpā, diemžēl lielākā daļa no šīm lietām jau nesastāv no kādām jaunām, unikālām, radošām idejām, kur mēs katru dienu pasakam kaut ko jaunu un ienesam šai pasaulē kaut ko jaunu. Nē. Absolūti lielākajā daļā gadījumu mēs vienkārši atgramojam, atkārtojam, atdarinam, kopējam, pārnesam no vienas vietas, no viena mēdīja uz otru, no vienas galvas uz otru vecas idejas. Un tas ir tas, ko mēs darām arī šeit. Es mēģinu kopēt savus mēmus jūsu smadzenēs. Es jums saku, sēdiet ar taisnu muguru, un kas notiek, jūs arī apsēžaties. Vai nav dīvaini? Nē. Piedodiet. Jūs jau kopējat arī manī kādas lietas. Proti, tas, kas notiek kultūras skatījumā, kultūra ir tāds džungļu biezoknis, kur aug dažādi augi, dzīvo dažādi dzīvnieki, vai ne tikai tā vide, kurā tas notiek, nav kāda upes ieleja, kā tas ir ar džungļiem parasti, bet mūsu prāts, kur mājo un aug visādas dīvainas lietas, kas ir spējīgas ļoti izmainīt mūsu izturēšanos, un kas ir spējīgas pašas sevi izplatīt tālāk. Un es domāju, te atkal meditācija ir viens labs līdzeklis, jo es domāju, ik viens, kas nodarbojas nopietni ar meditāciju, ļoti ātri sāk ieraudzīt, iepazīt, cik biezs ir tas biezoknītis. Ar idejām, atmiņām, sajūtām, vārdiem, tēliem, koncepcijām, priekšstatiem, kas mūsos mājo. Un interesanti, ka Denets tālāk atsaucas uz to, kā ļoti bieži mēdz runāt vispār par to, ko nozīmē laime. Viņš saka, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs? Un viņš saka, viena no izplatītākajām definīcijām ir apmēram tāda. Tev ir nepieciešams atrast kaut ko, kas ir svarīgāks un lielāks par tevi pašu, un tam tev jāveltī visa dzīve. Tad tu būsi laimīgs. Tā ir lieta, ko mēs esam labi pazinuši. Un tas izklausās, kā reizi šī filozofa acīs, tas izklausās pēc tā, ka skudra, kuras smadzenes ir pārņēmuši kādi parazīti, viņa kādā brīdī varētu teikt, es esmu ļoti laimīga, jo man vairs nav jāstrādā, man vairs nav smagumu jānes, es vienkārši kāpju pa savu smilgu uz augšu un uz augšu un uz augšu. Ir kaut kas lielāks par mani. Tas, kas ir tas rakums, ka šādai domāšanai vai uzstādījumam ir milzīgas sekas, jo spēja uzņemt sevi un izplatīt šos mēmus, šīs idejas, informāciju, idejas, tēlus, vārdus, padara cilvēku par vienīgo mums zināmo radījumu, kas ir spējīgs savas bioloģiskās intereses pakļaut kādām citām interesēm. Proti cilvēks, un tas jau ir tas mūsu lielums, mūs nenosaka vienīgi bioloģiskie instinkti, jo tiem pretī kādreiz darbojas tās idejas, kas ir mūsu smadzenēs, mūsu prātā, kas liek mums kādreiz rīkoties pretēji mūsu dabiskajiem impulsiem. Tātad mēms ir šī informācijas pakete, kas spējīga izplatīties. Dzirdējuši ideju no citiem vai nokopējuši citu izturēšanos, mēs to nododam tālāk. Šai ziņā mēmi ir līdzīgi vīrusiem. Daži izplatās ļoti viegli un strauji un ātri, daži ļoti grūti un ļoti lēnām. Un, protams, tas klasiskais kontraarguments ir, ka vīrusi vienmēr ir tomēr kaut kādas daļiņas. Mēs varam teikt, mēs viņus varam mikroskopā ieraudzīt, bet kā ir ar idejām? Vai tad šie mēmi vai šīs idejas arī reāli pastāv? Vai ir jēgpilni runāt, ka cilvēki idejām piemīt kaut kādas īpašības vai ka viņas cenšas izplatīties? Uz ko Denets atbild, manuprāt, ļoti labi jautājumu. Viņš saka, bet kā jums liekas, vai pastāv vārdi? Kur viņi pastāv?
Un viņš saka, vārdi nav nekas cits kā mēmi, kurus ir iespējams izrunāt. Vārdi ir mēmi. Tev pasaka 3 vārdus, un tu viņus esi spējīgs atkārtot, nodot citiem. Ir mēmi, kurus nevar izrunāt, cita suga, ja tā var teikt, kurus tu pārņem nokopējot atdarināšanas ceļā no cita cilvēka žestiem, mimikas vai ķermeņa. Jo kultūra sastāv ne tikai no vārdiem, bet arī simboliem, tēliem, paradumiem, tehnoloģijām, dažādām lietām. Bet tas trakais ir tātad, ka mēmi ir spējīgi izdzīvot pat tad, ja viņi reāli traucē saviem saimniekiem bioloģiskajā līmenī normāli izturēties un dzīvot. Un tad Denets piemin vienu ļoti interesantu lietu, un te es atkal negribētu nevienu aizvainot, bet man liekas, ka ir vērts par to pārdomāt. Viņš piemin tā saucamo shaker kustību. Tā ir tāda interesanta, dīvaina, reliģiska grupa kristietības ietveros, 18. gadsimta beigas, un pēc tam kādus pāris simt gadus bija aktuāli, šobrīd vairs nē. Bet šie šeikeri darīja daudzas interesantas labas lietas, bet viņiem cita starpā bija viena netipiska lieta, kas parasti kristiešiem vienmēr tāda nav bijusi. Un proti šeikeri pieprasīja visiem saviem sekotājiem, ne tikai, piemēram, kā dažas lielākas konfesijas saviem priesteriem, bet visiem saviem sekotājiem, ikvienam, ievērot celibātu. Tātad atturēties no jebkādas ģimenes veidošanas un attiecībām ar pretējo dzimumu. Un tad Denets saka, nu šobrīd šeikeri vairs nav. Vai teikt, izmiruši, vai nezinu kā, nav ko brīnīties. Bet īstenībā viņi neizmīra tāpēc, ka viņi bija celibātā. Kamēr sabiedrībā bija pietiekami daudz, kā viņš saka, neaizsargātu atraitņu, bāreņu, kam bija nepieciešams patvērums, šie šeikeri veidoja dažādas patvērsmes, lai cilvēki varētu tur izdzīvot. Viņiem bija pietiekams daudzums cilvēku, kas konvertējās šajā ticībā vai šajā sektā, lai organizācija varētu pastāvēt. Par spīti tam, ka viņas locekļi vairs nevairojas. Es atvainojos par tādu ļoti bioloģisku skatījumu. Un, jā, viņš saka, iedomājieties, celibāta ideja, un lai man piedod viss katoļu baznīca, es saprotu tās garīgās lietas, kā tas tiek pamatots, bet es arī saprotu to, ko Denets saka. Viņš saka, celibāts, kas tas ir? Tā ir ideja tavā galvā, tā ir koncepcija tavā galvā, kas padara tevi par tādu, kas ir neauglīgs, kas nav spējīgs un nedrīkst radīt pēcnācējus. Viņš saka, ir slimības. Tu vari reāli saķert vīrusu, kādēļ tu paliec neauglīgs. Un tu vari saķert ideju, kādēļ tu paliec neauglīgs. Vai mēs varam pieņemt šo skatījumu vai nē, to es atstāju mūsu katra ziņā. Bet savas runas otrajā daļā, kad tagad ir izstāstīta šī doma par to, ka ir šīs koncepcijas, kas mūsos dzimst, ko mēs nododam tālāk, kuras ietekmē mūsu likteni, kuras padara mūs auglīgus vai neauglīgus, kuras ietekmē to, kā mēs izturamies. Otrajā daļā Denets šo visu pārnes un attiecina uz to pasauli, kurā mēs šobrīd esam, uz laikmetu, kurā saskaras dažādas civilizācijas, ticības, reliģijas un pārliecības. Un te man jums jāizstāsta vēl viena lieta. Viņš tur tikai garām ejot to pieminēja, šeit es mazliet improvizēšu no savas puses vairāk. Proti, ka antropologu un sociologu vidū pēdējos gados ir ļoti izplatīta viena interesanta doma. Proti, ka iemesls, kādēļ tieši Eiropas vai rietumu kultūra savā laikā spēja pakļaut sev lielāko daļu no pasaules. Iedomājieties, Eiropa tomēr ir maza teritorija salīdzinoši, un ne jau visas Eiropas valstis piedalījās pie kolonizācijas, tās bija burtiski dažas. Bet kolonija bija ārkārtīgi daudz, un patiesībā veseli kontinenti tika padarīti par Eiropas monarhiju, Eiropas valstu daļu. Tas iemesls, kādēļ rietumiem izdevās pasauli pakļaut, to kolonizējot, nebija, kā mēs varētu iedomāties, militārs spēks. Bet kristietības paspārnē izveidojusies higienas un slimību un slimnieku aprūpes kultūra. Proti, Eiropa bija gājusi cauri, kā mēs zinām, daudzām mēra epidēmijām. Un
Eiropai bija pazīstama kristietības īpatnējā nostāja, ka tie cilvēki, kas ir slimi, kuriem ir kaut kāda slimība, ka mums par viņiem ir jārūpējas, pie viņiem jāiet un viņi jākopj. Pretstatā dabiskai cilvēku sajūtai, ka ja kāds ir slims, tu turies pa gabalu, un daudzām reliģijām, kas saka, slimība ir lāsta vai velna vai dieva dusmu zīme, un tev ir jāliekas mierā. Piemēram, kad māte Terēza aizbrauca uz Indiju un sāka rūpēties par tiem cilvēkiem, kas tur uz ielas mirst, daudzi teica, ko tu dari, kāpēc tu to dari? Tas ir nepareizi ķerties klāt pie cita cilvēka, jo tu aplipinies ar viņa karmu. Tu aplipinies ar viņa likteni. Bet eiropieši bija iemācījušies to, ka ir pavisam vienkārši paņēmieni, kas palīdz mums izvairīties no lielākās daļas infekcijas avotu, un ka pavisam neliela aprūpe strauji palielina izredzes slimības veiksmīgi pārslimot, un līdz ar to iegūt imunitāti uz visu tālāko mūžu. Un rezultāts ir negaidīts. Tad, kad Eiropas iedzīvotāji, burtiski tur pirmie konkistadori bija 11 cilvēku, tie bija, ne 11, varbūt 50. Tie bija daži cilvēki, viņiem pretī nācas kultūras ar 100 000 iedzīvotājiem. Bet eiropieši aizveda sev līdz uz šīm tālajām zemēm savus vīrusus, savas baktērijas, savas slimības, pret kurām viņi paši bija jau praktiski imūni, bet kas izrādījās nāvējoša lieta vietējiem iedzīvotājiem, vietējiem iezemiešiem. To ir iespējams tiešām ar mūsdienu tādām metodēm diezgan labi pamatot, ka tieši tā arī tas notika. Ka, piemēram, tādas mums pazīstams bērnības slimības kā cūciņas vai vējabakas. Ja tu tās izslimo bērnībā, viņas salīdzinoši nav īpaši bīstamas. Viņas, kaut kā mēs visi esam pārslimojuši. Bet jūs zināt arī to, ka ja kaut kādiem iemeslu dēļ ar šo slimību saslimst vēlāk, ja ar to saskarās jau pieaudzis cilvēks, tad ļoti bieži tas var beigties ar ļoti nopietnām komplikācijām un ar pat kādreiz letālu iznākumu, ja mums nebūtu nekādas aprūpes un nekādas spējas šiem slimniekiem palīdzēt. Un tāpēc tas ir ļoti interesanti, ka ierocis, ar kuru savulaik eiropieši iekaroja pasauli, nebija šauteni, nebija zobens, bet tie bija bakterioloģiskie ieroči. Baigā lieta. Tie bija parazīti, vīrusi, baciļi, kas izraisīja masveida saslimšanas tieši vietējo sabiedrības aktīvāko locekļu starpā. Tas, kas tur galvenokārt slimoja ar eiropiešu slimībām, bija cilvēki ap 30 gadu vecumu, kuri audzināja savus bērnus, jo tie ir aktīvi cilvēki. Viņi bija kontaktā ar citiem cilvēkiem, viņi bija kontaktā ar eiropiešiem. Un te jūs varat iedomāties, kāda šausmas vietējos pārņēma redzot, ka līdz ar eiropiešu ierašanos, līdz ar baltādēnajiem, pār viņiem nāk viens pēc otra lāsti un nāves eņģeļi, kas vienkārši pļauj simtiem un tūkstošiem cilvēkus visapkārt. Un savukārt baltādēnie bija iemācījušies mazliet uzmanīties no tādas lietas kā vīrusu un slimības. Viņi nezināja, ka tie ir vīrusi to brīdi, viņi nezināja, ka tie ir baciļi, bet viņi zināja, kādas zināmas procedūras, kāpēc ir jāturās pa gabalu. Un, ja arī viņi saslima, kas notiks, starp citu, ļoti bieži, un viņi arī tur mīra, viņi nepaspēja bieži vien nemaz atvest to atpakaļ uz Eiropu. Jo tehnoloģija bija tikai eiropiešiem. Respektīvi, viņi aizbrauc uz turieni, viņi atnes to smuku savus vīrusus, viņi dabūtu tur vietējos vīrusus, nomirst paši smuki, piedodiet par izteicienu, kuģis gandrīz tukšs atbrauc atpakaļ, iekāp jauni eiropieši, dodās atpakaļ uz turieni. Tā, ko viņi atnāk, viņi redz, ka vietējā kultūra vienkārši ir izmirusi ar cūciņām. Kas ir interesanti? Šis process notika bez jebkādas dalībnieku kaut kādas apzinātas izvēles. Tas nebija tā, ka eiropieši bija gatavi radīt kodolieročus vai bakterioloģiskos ieročus, ar ko indiāņus iznīcināt. Viņi vienkārši bija tādi, kādi viņi bija, ar visiem saviem mošķiem, bet tie mošķi bija tādi, pie kuriem tie eiropieši bija bišķi jau pieraduši. Vienīgais, kas eiropiešiem neizdevās kolonizēt, un tas ir ļoti interesanti, viņam neizdevās īsti ielīst iekšā Āfrikas vidienē. Tur pa krastiem vēl tā. Vidienē nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tādi džungļi, un tur dzīvo tādi visādi parazīti, ka tur vēl tagad tu aizbrauc, un tu esi slims. Ja? Respektīvi, tur tie vietējie vīrusiņi parasti tomēr tos eiropiešus nokāva. Bet
visas lielās civilizācijas, saskaroties ar eiropiešiem, bija milzīgi lielā riskā. Un tagad saldēs ēdiens. Denets izsaka ģeniālu domu, manuprāt. Viņš saka, ja tas bija tā, ka toreiz mēs iekarojām nevis ar zobenu un nevis ar ieročiem, bet ar saviem vīrusiem, tad šobrīd mēs darām tieši to pašu vēlreiz. Eiropa un rietumi atkal iekaro pasauli, un atkal ne tik daudz ar ieročiem, bet ar saviem rietumu kultūras parazītiem, vīrusiem, sērgām un slimībām. Tie mūsu parazīti, jūs saprotat, mūsu galvā mītošie parazīti, vai neatceraties, par ko mēs runājam? Šīs mūsu dažādās nejēdzības un problēmas, kas pastāv mūsu sabiedrībā un kuras reāli pastāv un kuras ir reāli grūtas, ir lietas, pie kurām mēs esam pietiekami jau pieraduši, un ar daudzām no viņām eiropieši jau ir sākuši sadzīvot. Mēs pat varam diezgan efektīvi cīnīties ar daudzām lietām. Priekš mums vesela virkne lietu vairs nav problēma, bet šīs lietas ir nāvējošs spēks. Citām kultūrām un citām sabiedrībām viņām tā ir problēma. Denets piemin vienu piemēru. Viņš saka, piemēram, mēs esam brīva sabiedrība, mums, piemēram, ir internets. Kāds ļaunums no internetā? Ļaunums visāds tur ir. Ko tik visu nevar internetā darīt? Tur var spēlēt un paspēlēt naudu, tu var skatīties, piemēram, pornogrāfiju no rīta līdz vakaram. Un, protams, ka tā ir problēma. Cilvēki to mēdz darīt. Mēdz darīt rietumos, un mēs cīnāmies. Tā ir problēma priekš mums. Viņš saka, bet vai mēs varētu iedomāties, ka citas zemes un citas kultūras, kuras steidzīgi grib pārņemt rietumu sasniegumus ekonomikā, tehnoloģijās, kuras arī ātri ievieš internetu, saskaroties ar šīm lietām, kas priekš mums ir tāds nepatīkams blakus efekts. Sabiedrības, kurām pietrūkst virkne mums pašsaprotamu struktūru un aizsardzības mehānismu, ir daudz neaizsargātākas par pašiem rietumniekiem. Garīgas sērgas, kas mums līdzinās nepatīkamai gripai, vieglai saaugstēšanās slimībai, citos apstākļos dzīvojošiem cilvēkiem ir nāvējoša sērga. Un tad man bija jādomā, kādu piemēru es varbūt izvēlētos. Es neteiktu par pornogrāfiju, es tur varbūt nevaru iedziļināties līdz galam tajā problemātikā, bet es sacītu, piemēram, tā pati attieksme pret laulību un ģimeni. Nu, kā lai, piemēram, pastāv ģimenes pie tik milzīgi lieliskām, lielām, dažādām iespējām to laulību pārkāpt un to savienību sagraut un izšķirties. Nu, kā lai tā ģimene pastāv? Nu, kā lai pastāv? Un mums rietumiem jums piekrīt, tā ir sāpīga problēma. Šķiršanās ir ļoti sāpīga problēma. Bet es atļāvos to pateikt ar zinām ironiju, tāpēc, ka mums tā nav mirstamā kaita. Tā ir ļoti sāpīga lieta, bet tā nav mirstamā kaita. Sieviete, kas ir izšķīrusies, var atrast darbu. Kādreiz tas nebija pašsaprotami. Šobrīd arī problēmas visas nav atrisināts, bet tomēr var atrast veidu. Bērnam var nodrošināt kaut kādu surogātu aprūpi. Mums ir bērnu dārzi, vēl kaut kas. Bet padomājiet, kāda katastrofa ir šķiršanās kultūrā, kurā nav šo pārējo nosacījumu, ka sieviete var strādāt, ka bērni var iet bērnu dārzā. Tas ir cauri. Ja tad ģimene izjūg un vīrs aiziet no savas sievas, tas ir faktiski beigas. Un līdz ar to, ko šīm kultūrām darīt ar mūsu problēmām, kas mums tur tā zem tepiķīši ir. Mēs jau tur tikai izplatām internetu, bet pie viena mēs izplatām visas savus filmas un pārējo. Ko darīt šīm kultūrām ar šīm mūsu tehnoloģiju un globalizācijas līdznestajiem kārdinājumiem un izaicinājumiem, kas reāli padara, piemēram, tās pašas attiecības vīriešu un sieviešu starpā par pietiekami nestabilu lietu. Viņiem tas ir pasaules gals. Un tāpēc viņš saka, nevelti daudzi citu kultūru pārstāvji
reāli izjūt rietumus kā vienu naidīgu, agresīvu, ļaunu vēstošu spēku, kas izplata savu indi un nāvi negaidītos, briesmīgos veidos. Tāpat kā indiāņi mira no konkistadoru baciļiem, tā lokālās kultūras šobrīd mirst no mūsu globalizētās kultūras. Mēs jau neko nedaram, mēs vienkārši esam, kas mēs esam. Bet mums pietiek ierasties tajā vietējā ciematā, un tas ciemats vienkārši sabrūk. Un mēs nesaprotam, kāpēc. Mēs jau gribējām jums palīdzēt. Mēs jums gribējām tikai atnest dators. Bet kaut kā sabruka. Vecā sistēma un līdzsvars tiek izjaukta. Un jauna netiek uzreiz radīta vietā. Vienkārši nepaspējam radīt jaunu, ka viss jau ir cauri. Un man ir jādomā par šo interesanto Deneta tādu novērojumu. Viņš, starp citu, noslēdz savu lekciju ar tādu konstatējumu, ka, starp citu, vienīgais veids, kā cīnīties ar vīrusiem un infekcijām, ir mācīties visus šos procesus, kā tas notiek, labāk pazīt. Mums vajadzētu pētīt, kā tad mēmi, šīs mūsu idejas mūsu galvā cirkulē, iepazīt viņu vairošanās mehānismus, darbības principus, jo vīrusus un baktērijas un parazītus gandrīz nekad nevar tā pilnīgi iznīcināt. Dažās vietās pasaulē to mēģina darīt. Izveidojot ugunsmūrus, atslēdzot internetu, lai cilvēki neskatās, lai nelasa, lai neietekmējās no rietumiem. Viņi izbūvēja stikla kupolu. Tas ir viens veids, kā cīnīties ar slimību. Ievērot karantīnu. Karantīna, nāk sērga. Ko mēs varam darīt? Mēs uzbūvējam sev apkārt karantīnu. Bet, ja jūs uzliekat stikla kupolu virsū kaut kam, lai viņu pasargātu, no dzīvības viedokļa šāda mākslīga vide ir grūti uzturama un parasti novājina visus, kas zem tā kupola mēdz dzīvot. Un tāpēc viņš saka, tā vietā mums ir jāveido vide, kurā ir liela sugu dažādība, kur vairojas un izplatās dažādas idejas un pamazām aizvien lielāku uzvaru un virsroku gūst tās idejas, tie mēmi, tās domas, kuras ļauj mums dzīvot, kuras nevis mūs iznīcina un padara par džipiem, ar kuriem uzbrauc smilgas galotnē, bet par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un uz visām šīm pārdomām man pamudināja atkal kādu pārraidi, kur man bija gods piedalīties, un mēs runājām par to, kā Eiropā, pēdējo laikā it kā aizvien lielāka neiecietība pret reliģijām, kā varbūt mēs varētu teikt, ka reliģijas tiek vajātas. Piemēram, dažās Eiropas valstīs, Francijā, piemēram, ir aizliegts publiski valkāt reliģiskus tērpus, nesāt zinām atribūtiku, ceļš skolās un tā tālāk. Un tad daži cilvēki saka, tas ir briesmīgi. Bet tas, kas tur notiek, ir Eiropa veido savu, varbūt ļoti pārspīlētu higiēnu. Jo tie vīrusi jau nāk šobrīd ne tikai vienā virzienā no mums uz citiem, bet arī no citiem pie mums. Un tā ir cīņa pret šīm ekstrēmajām idejām un nāvējošiem mēmiem, kas pakļauj cilvēku prātus. Tā, ka tie nespēja vairs darīt neko citu, kā tikai turpināt izplatīt savus parazītus un mēmus tālāk. Arī tad, ja būtu jāatdod sava un kur nu vēl citu cilvēku dzīvību. Un es jūs aicinu šajā vakarā vienkārši aizdomāties. Vienkārši aizdomāties par šo interesanto lietu, kā tad tas īstenībā ir. Ja mēs tā paskatāmies uz mūsu dzīvi un uz šīm te idejām, kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka, protams, ir daži cilvēki, kas saka, ka reliģija ir no ļauna, reliģija visu sanaido. Varbūt, ja mēs izdedzinātu, izkvēpinātu laukā šo sugu, kas saucās reliģija vai ticība, tad mēs būtu kaut kā atrisinājuši savas problēmas. Vai tas tā ir? Un man jau liekas, ka varbūt Denetam ir taisnība, ka varbūt tiešām dīvainā kārtā mēs esam liecinieki tam, kā vēsture atkārtojas. Jo tā ir mana pārliecība, ka Eiropas lielais spēks ir viņas ļoti vētrainā pagātne, vēsture. Kas tik tur nav bijis? Grieķu demokrātija, kristietība, kristīgais absolūtisms, monarhijas, republikas, revolūcijas, reformācijas, apgaismības, marksisms, nacisms, sociālisms, postmodernisms, visādismi. Kas tik viss nav bijis?
Eiropa bija sadrumstalota mazās valstiņās, un tur visi tādi procesi notikuši. Un šajā vidē, kas ir tik ļoti bagātīga, ir grūti kādai vienai sugai pārņemt visu sistēmu. Tas tā kā jūs ieiet mežā, tad jūs nevarat sagaidīt, ka pēkšņi kaut kāda viena suga pārņems visu mežu. Tā īsti nenotiek. Un ko es ar to gribu sacīt, ir, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, ja mēs gribam cīnīties ar kaut kādām ekstrēmām idejām, un ja mēs jūtamies, ka mūs kāds vajā, vai ja mēs jūtamies, ka mūs kāds apspiež, vai mums ir sajūta, ka kaut kas ar mūsu sabiedrību nav kārtībā, mums ir jāatceras, ka viena no galvenajām idejām tas, ko Denets sacīja. Mēs nevaram censties iznīcināt vīrusu. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam mācīties veidot tādas iekšējas attieksmes, attiecības un procedūras, kas ļauj mums citu dzirdēt, un tai pašā laikā, kas dod mums ļoti skaidrs iekšējas kritērijus, kāpēc mēs varam bez agresijas un ļaunuma paši nekļūstot inficēti ar to, pret ko mēs it kā cīnamies, to mainīt un pārdzīvot. Un te mēs nākam atpakaļ pie meditācijas. Jo man liekas, ka spēja iepazīt pašam sevi un to, kā manī šīs domas dzimst un nāk un iet, ir viena ļoti svarīga bāze vai priekšnoteikums, lai mēs kļūtu par cilvēkiem, kas esam spējīgi šajā multikultūru, multi-ideju pasaulē pastāvēt. Es neticu iespējai, piedodiet, ka es tagad sludinu kaut kādas uzskats. Es tiešām neticu iespējai, ka mēs tagad panāksim vienā brīdī, ka visi domās vienādi, ka visi būs un izturēsies vienādi. Tad mums ir jāuztais dzelzs mūris apkārt, un mums ir tad viss jānodedzina līdz saknēm, un tad jāmēģina iestādīt pareizie graudi pareizajā vietā. Bet ja mēs gribam skatīties uz šo metaforu par dzīvo pasauli, mums ir jāmācās saprast, kas ir tie asni, kurus mūsos ir jāuzmana un jāļauj tiem augt. Un kas ir tie, kuriem mums tiešām ir jāsaka nē. Tieši tāpēc, ka mēs apzināmies, ka mēmi var būt ļoti labi un viņi var būt nāvējoši. Meditācija aicina mūs būt uzmanīgiem pret to, kas notiek mūsu galvās. Un es domāju, ka tā pieredze, ko mēs gūstam savā meditācijā, ir kaut kas, kas var mums palīdzēt ar pilnīgi jaunām acīm paskatīties arī uz šo milzīgo ideju dīķi, kurā mēs esam. Bet mans laiks ir galīgi iztecējis. Varbūt kādi pavisam īsi jautājumi. Esmu sējis gan daudz mēmus jūsu prātā, vai ne? Tagad vajadzētu ļaut viņiem iesakņoties. Un kas var būt labāks priekš tā, lai mēmi iesakņojas kā klusumiņš, kurā viņi tad var augt un attīstīties. Labi, tas mazliet ar ironiju. Bet tas, ko mēs darām meditācijas laikā, mēs tiešām mācāmies saprast, ka ir tik daudzas lietas, kas mūsos notiek. Un nekur citur tik labi nevar redzēt to, ka tas, kādi mēs esam un par kādiem cilvēkiem mēs kļūstam, vislielākajā mērā ir atkarīgs no tā, kādu barību mēs uzņemam. No tā tad arī mūsos kaut kas veidojas. Un meditācija mums to ļoti skaidri atklāja.